Hei, hei, nu čau visiem, nu ko, atkal jauns video ir. Tagad es esmu apstājies vienā tādā parkingā. Tepatās ir Q-Star degvielas uzpildes stacija. Apstājos pirms saucās pilsēta tādā Zviedrijā Karlskroga, jā, laikam bija. Uztaisīšu pusstundu pauzīt. Pirmās 15 minūtes jau es biju apstājies jau ātrāk jau. Jā, vēl parādīšu, man ir viens tāds jauns logo uzlikt. Vārds Kaspars, tā kā braucot bādī varēs tagad pamanīt. Paldies, kas man to uztaisīja. To man uztaisīja no Saldus ir tāds, kas taisa visāds logo, skapsts. Tā kā, ja kādam kaut ko vajag, droši var caur manīm arī, vai nu caur viņa, var to pasūtīt. Un, jā, biju vēl veikalā, nopirku, lai kaut kādā Ziemassvētku noskaņa. Jā, šodien es biju tagad Zviedrijā, sakrāvos tādā pilsētā, kur es biju, gandrīz jau aizmirsu. Tā pilsēta saucās Dikopingā sakrāvos un sakrāvu pelnus. Un tagad es braucu uz Holmestrand. Vēl man jābrauc ir 382 kilometri. Un šodien es varu strādāt līdz 10:10. Tagad jau ir bez 10:07. Nostāvēšu pauzīti. Kaut kāds 2,5 stundas es vēl varu pabraukt. Nezinu, vai šodien tikšu līdz robežai vai nē. Jo izskatās laikam, ka nē, jo ir ko braukt 225 kilometri. Tad laikam droši vien, kad šodien netikšu līdz robežai. Ja nu nekas. Jā, tad braucu šoreiz caur Orie robežu. Un jā, rītā aizbraukšu izkrauties uz to salu, kur man tur jābrauc ir tie pelni jāizkrauj. Es jau tur vienā video tur biju. Tā laikam bija tā pagājuši reiz video taisni es tur baigi neko neuzfilmēju, jo tāpēc, ka man tur vajadzēja pa dienu to darīt, jo es biju tad pa nakti braukt, bet, ja neesi redzējis, tad var iepriekš jau paskatīties. Un, jā, tā kā pēc tam, kad izkraušos, tad zvanīšu dispečeram, uz kurien tālāk jābrauc. Tā kā labi, lai patīkam skatīšanos. Labrīt, ceturtdienā. Esmu tagad Norvēģijā, pilsēta saucās Voss, un jāpārceļās ir uz otru pusi, uz Horten, ar tādu mazu kuģīti. Tagad brauc virsū.
Viņš iet apmēram kaut kādu pusstundu. Tas kuģis. Viņš vienkārši, šis ir tā kā ātrākais ceļš ir. Jo ja brauc pa savu zemi, tad ir jābrauc ir caur vienam tur tādam tunelim, drobak. Kurā pusē jābrauc, šajā vai tajā. Pārpeldēs pāri un tad jau tiekamies šajā te Holmestrandā pie izkraušanas vietas. Nu ko, esmu tagad klāt, esmu Holmestrandā, iešu piereģistrēties. Man ikā kuģis ir pieraksts uz 2, bet, protams, mēģinās jau varbūt, kad ātrāk varēs izbraukt virsū. Skatīsimies, bet pa priekšu iešu piereģistrēties. Nu ko, viss kārtībā. Ir piereģistrējies, esmu. Un var jau braukt virsū jau ar nākamo kuģi.
Viņš ilgi, šitais kuģis neiet kaut kādu, 15 minūtes laikam kaut kur gāja. Un tagad jau uztaisīšu jau mazo pauzīti, tikmēr. Tad izskraušos, tad zvanīšu dispečeram, uz kurien tālāk jābrauc. Nu, lūk, tagad kraujos ārā. Bija jāpieslēdzās pie šitā pirmā silo. Un viss notiek. Produkta krāns līdz galam vaļā. Tā kā izkrausimies, un tad droši vien arī būs jābrauc, jāizlauk muts arī būs. Un tad zvanīšu dispečeram, uz kurien tālāk jābrauc. Nu ko, izkrāvies es esmu, tagad esmu atpakaļ uz to mazo kuģīti, tagad peld atpakaļ. Un man jau ir atsūtīts jau nākamais orderis. Pazvanīju, pateicu, kad esmu tukšs. Un jābrauc ir tagad mazgāt muca maniem uz Porsgrundu. Kaut kādi no šejienes 80 kilometri jābrauc. Un kaut kāda stunda, pusotra ir ko braukt no šejienes. Un aizbraukšu izmazgāt mucu un tad kraušos uz Austriju. Tā kā brauksim uz Austriju. Nākamā nedēļa ir izkraušanās, kaut kāda pirmdien vai otrdien. Pirmdienas vakarā man ir jāstājās vispārībā uz pauzi. 24 stundu pauzi man jātaisa ir. Jo šonedēļ es trešdien sāku. Un tad man vajag pirmdienas vakar jau stāties nost uz 24. Un tā kā rītās, droši vien rītā sakrausimies, šodien jau ne, jo šodien jau viņi tikai strādā līdz 3:00. Vēl jau līdz Boikai ir ko braukt, un mazgāšana jau tur arī diezgan ilgu laiku ies, kaut kāds 3 stundas vai pat 4, varbūt tas iespējams. Vakarībā, cik netīra man tā muca būs. Un. Tā kā braucam mazgāt mucu un tad no rīta kraujamies. Esmu klāt. Te būs kāda vēl mašīna vai nebūs. Pagaidām izskatās nav. Viena mašīna kaut kāda ir iekšā. Labi, iešu tagad mēģināt pieregistrēties un tad mazgāsimies.
ko? Sāksim mazgāt. Tagad parādīšu, kā mazgā mucu ar ķīmiju. Reku darbinieks ir iekšā mucā un viņš mazgā visus stūrus, visus ar ķīmiju izmazgā kārtīgi, lai muca pēc tam, ir spīdīga, kā spogulis. Tai mucai jābūt apmēram šādai. Viņam ir tāds speciāls tērps, lai pasargātu sevi no tās ķīmijas. Lūk, tagad muca ir tīra, un tagad ņemam tādu žāvētāju, kur žāvē mucu. Izžāvēs kārtīgi, jo viņam ir jāžāvē diezgan ilgi, lai muca būtu sausa. Un tad jau būs viss kārtībā. Tā muca būs izmazgāta. Lūk, tie, kam ir izžāvēt. Tagad taisam ciet.
un braucam projām no šejienes. Nu, izmazgājies esmu. Cik tad ilgi es mazgājos? Divas stundas. Diezgan ātri šoreiz. Jo tas tāpēc, kad es cenšos to piekam maksimāli tīri turēt, un tad ir, mazāk vajag mazgāt ilgāk. Jo, ja ir piedras piekam, tad diezgan ilgi mazgāt, tad mazgā pat līdz kaut kādām 3, pat 4 stundām. Pat arī ir bijis, ka 6 stundas arī pat mazgā piekam. Tāpēc labāk ir uzturēt diezgan tā, tīri to piekam, un tad nav nekāds problēmas. Tikai labi, tagad braucam uz to iekraušanas vietu. Jā, un rītā kraujamies. Tikai labi, pagaidām. Tiekamies rītā. Labrīt piekdienā. Pulkstenis ir jau bez 10:08. Kafija arī ir sataisīta. Tikai atliek ieliet ūdeni krūzē. Jā, esmu jau pie iekraušanas vietas. Vakar atbraucu. Reku te patās mani jākraujās ir. Tur, kur ir tā būdā gaisma, tur man ir jāiet piereģistrēties ir. Tad tagad iešu piereģistrēties un tad redzēs, cikos man kraus, vai nu mani kraus tagad no rīta, vai bišķi vēlāk. Tā kā labi, ejam skatīties. Tikko man pienāca te darbinieks, un viņš man pateica, ka, ja tu gribi, tu jau vari braukt tagad krauties jau. Un loģiski, protams, tad jau tagad piereģistrējos, un viņš nāk. You have the washing certificate? Yes, of course. Yeah, I was forget. I need. Thank you. Aizmirsu iedot to cleaning papīru. Tas ir viss svarīgākais. Ja nav papīrs, tad nav kraušanās arī. Pa priekšu jāuzbrauc uz svariem, jānosver tukšais ir. Un tad braucam iekšā vienā tādā angārā. Tur es ar filmēšanu baigi neaizraušos, jo tad nedrīkst filmēt vispār.
sāku tagad krauties jau, bija jāuzģērb virsū šitās te drošības jostas, drošības ķiveri arī. Un attaisīju lūku, pārbaudīja, apskatījās, visi tīrs, visi kārtībā, un tagad sāk kraut virsū, sakrausīmies, un jā, braukšu ar šito te no Göteborgas uz Ķīli, peldēšu ar to prāmi. Tā kā tagad būs pa priekšu jābrauc, jāšķirso robeža ir Svinesund, un uz kaut kādiem, tagad sāk krauties, uz kādiem 5 vakarā būsim tajā Getenē. Un kuģis ir 6:45 ir. Tā kā sakraujamies un braucam. Like a startling sign that fate had finally found me, and your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean, let the thoughts cross the distance in your eyes. Give me reason to fill this hole, connect the space. Ko noparkojies esmu jau galā, Göteborgā tagad esmu. Jā, paņēmā ir pase vajadzīga un papīra. Ejam reģistrēties. Noparkojos tā diezgan stulbi pa 2 līnijām, jo es diezgan garš esmu, šīs līnijas ir pa īsu. Lai ko jau kuģis stāv. Iesim iedot referents numuru un pēlēsim pāri. Nu ko, brauca virsū uz kuģa.
Nu, atbraucām. Nolaidīšu paduškas lejā. Lai baigi nešūpojās. Un tagad es beidzu valsti. Zviedrija. Gulta. Un jāliek prāms. Viss. Ejam uz kajīti. Nu, ko labrīt. Sestdienā ir pulkstenis, tagad ir 9:30 no rīta. Kuģis gāja 16 stundas. Tagad braucam nost. Un tā kā braucām uz to izkraušanas vietu Austrijā. Another head hangs slowly, child is slowly taken, and the violence causes silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, they are crying. In your head, someday. Esmu tagad atbraucīju tādā degvielas uzpildes stacijā Arla. Saucās Ečte. Kurš tas nobrauciens bija? Kaut kāds 68. laikam bija. Līdz pastīšos. Jā, 68. nobrauciens. Tāda pilsēta Ečte saucās. Un esmu nobrauc arī 4 stundas un 30 minūtes. 4 stundas un 20 minūtes nobrauc. Jau uztais 45 minūšu pauzīt ir. Un tepat tās jāieiet ir veikalā. Tepat tās ir rītā veikali Vācijā ir cieti. Svētdienās veikali nestrādā Vācijā. Un tad vēl rītā arī es nevarēšu pa Vāciju braukt, jo tāpēc, ka svētdienās nedrīkst braukt. Tad, jā, jāsapērk ir kaut kāda pārtika, vai ir ko ēst ir. Un rītā stāvēsim 24 stundu pauzi, tā kā pagaidām es vēl nezinu kur. Vienkārši braukšu, cik tālu es varēšu tikt. Un tad jau skatīsimies, kur es taisīšu pauzi. Nu ko, esmu atpakaļ mašīnā. Jā, sanāca 2 maisi. Pilni. Cik es iztērēju veikalā.
€60,50 par šito visu. Tā, pauzīt arī jau būs nostāvēts 41 minūtu. 4 minūtes vēl jāpastāv, jāsaliek pa ledskapiem un tad braucam tālāk. Vēl pagaidām nezinu, kur es stāvēšu. Droši vien es braukšu šodien visas 10 stundas izbraukšu, jo es varu strādāt līdz kaut kādiem 12. 9 es sāku. Tā kā skatīšos. Labi, tā kā sakrāmējam pa ledskapiem un braucam. Nu ko, esmu tagad nobraucījis jau būs 8 stundas, vēl 10 minūtes. Un jau uztaisīt 45 minūšu pauzīt. Un vēl 2 stundas ir ko braukt. Jāuzpildi ir ūdeņi, arī vēl vajag kanās ieliet. Tad brauksim tālāk. Nu ko, ūdeņi ir saliet, pauzīt arī jau nostāvēt ir, reku jau 46 minūtes ir. Iegāju Autohof veikalā un paņēmu un nopirku sev beidzot šādu te aerogrilu. Šeit viņi maksā Vācijā 100 eiro. Diezgan tā kā labs tāds pirkums ir. Jā, un vēl varu braukt 2 stundas. Līdz galam man ir jābrauc 460 kilometri. Tā kā vēl varu nobraukt kaut kāds 150 kilometrus apmēram. Un tad vienkārši skatīšos kaut kādā
parkingā, degvielas uzpildes stacijā. Kaut kur palikšu, taisīšu 24 stundu pauzī. Nu, kaut kā tā. Labi, tā kā braucam. Nu ko, būšu atbraucis tagad pēdējā parkingā. Tālāk gan es nevaru braukt, jo es tā jau būšu pastrādājis laiku, diemžēl. Tā jau arī visi pilns ir. Jau esmu pārbraucis jau 10 minūtes jau, 10 stundu, jo tāpēc, ka tur, kur es biju plānojis, tur vienā autohofā apstāties, tur jau bija pilns jau. Tāda pilsēta saucās Edinburga. Un tad arī bija pilns mazais meža parkings, bet te arī izskatās jau ir pilns. Ko nu darīs? Labi, pagaidām nolikšos un tad tālāk parunās. Nu ko, skatīsimies, kas būs šeit. Būs kāda vieta vai atkal nebūs. Atkal viss izskatās pilns. Tur pastīties. Nu, tev bija jāiet tagad. Jā, arī te izskatās, viss ir piebāsts, pilns. Nē, tomēr viena vieta ir.
Vienīgais blakus refam, neko darīt, kā tā ir, labi noparkošos. Nu ko, noparkojies es esmu, paņēmu tikko izdruku, izprintēju, kad es esmu pārstrādājis laiku, pārstrādāju 33 minūtes, es tikai varēju braukt līdz 10 stundām. Nu, neko darīt, kā tā ir, jo bija visi parkingi, kā jau redzējāt, pilni. Un jā, tagad nostāvējuši 2,4 stundu pauzi, vēl palicis, ko braukt līdz galam ir 309 km, tās ir 4 stundas un 30 minūtes, tā kā es bez pauzes varēšu aizbraukt līdz galam. Tad plāns ir tāds, kad nostāvēšu 2,4 stundu pauzi un pirmdien 5 no rīta sākšu braukt, jo tāpatās svētdienā pa Vāciju nedrīkst braukt. Tad 5 jāsākšu, tad uz kādiem 9:30, 9 no rīta būšu izkraušanas vietā. Bet nu, tagad vienkārši atpūšamies un jā, tad jau tiekamies droši vien, kad vai no rītā vai izkraušanas vietā. Bet droši vien kaut kā rītā arī parādījuši, ko es daru nekurienes vidū, vienkārši kaut kādā parkingā sēžu un atpūšos, jā, jo te nekāda pilsēta nekur tuvumā arī nav, kur varētu tā kā aiziet, tur, kur es biju kā plānojis, aiziet uz to pilsētu, tur jā, tur bija, tas parkings bija pilns bija, bet nu neko darīt, kā tā ir. Tā kā, labi, davai, tiekamies rītā. Nu, labrīt svētdienā, nu ko, pulkstens ir jau 10:30. Tagad sev sildu brokastis ar sev jauno aerogrilu. Viņš tiek pieslēgts pie šitās te iepīpētāji. Un tad skatīsimies, kas mums sanāks. Iemet iekšā kartupeļus un izcepšu kopā ar olu. Un tad redzēs, kas te sanāks. Jā, īsti pagulēt nevarēju, jo tāpēc, ka man stāv blakus refs, tas visu laiku rūc. Un tad blakus vēl otrā pusē vēl viena mašīna ar F nostājās. Bet nu neko darīt, kā tā ir. Viņiem kaut kur cilvēkiem arī jāpaliek. Viņi cilvēki arī ir, kā nekā. Darām visu vienu darbu, tāpatās. Kaut kā tā, labi. Tā, uztaicam sev brokastis. Droši vien patīrīsim mašīnu. Bišķi varbūt tās pavīglošu. Nu, kaut kā to laiku dositīšu. Un tad rīt no rīt sāksim braukt. Nu, kas mums te ir? Nu, šitā te. I can feel the sunlight. I love the morning sunlight. I can feel the sunlight. After the party tonight, you turn gray skies. Cits reku šofers jau gatavo tepatās ārā. Reku, te ir olas viņam ir.
Un tālāk klīts ir, vēsliņš ir, galdiņš ir. Un tā pavada brīvdienas. Two worlds collide, rival nations. It's a primitive clash, pitting years of frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much at stake. Seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? Or man against man? Can any nation stand alone? In the burning heart, just about to burst, there's a quest for answers and unquenchable thirst. In the darkest night, rising like a fire. In the burning heart, the unmistakable fire. In the burning heart. In the warrior's code, there's no surrender. Though his body says stop, his spirit cries never. Deep in our soul, a quiet ember knows it's you against you. It's the paradox that drives us all. It's a battle of wills in the heat of attack. It's the passion that kills. The victory is yours alone. In the burning heart, just about to burst, there's a quest for answers and unquenchable thirst. In the darkest night, rising like a fire. In the burning heart, the unmistakable fire. Un labrīt visiem, nu ko, ir pirmdienas rīts, tagad pulkstenis ir 5, nē, bet bez 9 minūtēm būs 5. Taisu sev tagad kafiju. Jā, vēl jābrauc ir 309 kilometri, tās ir 4 stundas, 4,5 kaut kur tā. Tad kaut kādiem pusdesmitiem varētu būt galā. Jo tā izkraušanas vietas pieņēma līdz vēlākais ir 1:30, tāpēc arī nāks braukt ārā 5 no rīta, lai var pēc iespējas vairāk nobraukt. Nu, ja nu gadījumā tur no rīta ja vēl būs tagad kaut kāds sastrēgums vai no kaut kas, tad es gadījumu pēc vēl paņemšu vēl vienu pauzīt, un tad piebraukšu klāt, un tad varēšu izkrauties. Jo, ja es sāku 7, tā kā vienmēr es sāku, tad es būtu tā kā uz kaut kādiem 12 ar visu pauzi, 12:1, tas ir tā vēlākais, bet ja ir kaut kāda sastrēguma, kaut kas tāds, nu, tad es varu tikai izkrauties rīt no rīta. Un tāpēc nākas domāt, kā braukt, un tā, jā, tikā labi, sataisam to kafiju, un, jā, vienkārši braucam, vienkārši vēl neesmu pamodies kārtīgi, vēl miegs acīs ir, bet, nu, jābrauc ir, neko darīt, kā itā ir.
tāds tas tālbraucēji dzīves ritms ir. Feel the magic in the air. I love it in my all air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. I love it in my all air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the Magic System, Red One, Shawkey. Esmu tagad Austrijā, noparkoju šādā te vienā meža parkingā. Te apkārt kalni ir. Jau uztais pauzīt 45 minūšu, jo līdz galam netiku. Jo tāpēc, ka pa Vāciju, pa maziem ceļiem skriet nevara, tur jābrauc ir sēžu ir pa Vāciju. Un jā, bišķi bija arī sastrēgums parādījās, un tāpēc arī netiku līdz pašam galam. Līdz galam man vēl jābrauc ir 19 kilometri. Un jā, tad nolēmu tagad uztaisīt pauzīt un palidināsim dronu. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Nu ko, tagad kraujam ārā. Šeit ir pievienot rūpnīcas gaiss, šitā sarkanā šļūteni. Dabūju kādu stundu pagaidīt, jo tāpēc kāda es jau atbraucu uz šeit bija pulksteņi kaut kādi 11 un 20 minūtes. Piereģistrējos, tad viņi paņēma probi priekšanalīzēm. Un domāju, kad viņi to paspēs izdarīt, pirms kad iet pusdienās. Viņiem 12 pusdienas laiks ir pusstundu. Un nezinu, kur viņi palika. Tad nācās bišķi pagaidīt kaut kādu stundu. Un tagad kraujam ārā. Izkraušos, zvanīšu dispečeram, uz kuriem tālāk ir jākraujās. Jābrauc. Kaut kā tā, labi, pagaidām. Tiekamies vēlāk. Nu ko, izkrāvēs es esmu, tikko noziņoju disponentam, kad esmu tukšs. Tad viņš man pateica, kad jābrauc ir uz Burghausenu. Bet viņš teica, ka iespējams tikai ir iekraušanās tikai ir trešdien, bet, protams, mēs mēģināsim krauties jau rītā. Pa priekšu es braucu izmazgāt bucu, arī turpatās netālu ir mazgātuve, un jā, šovakar izmazgājuši bucu, un tad mēģināsim rītā krauties, un jākraujās ir uz Alborgu, uz Dāniju. Tā kā es domāju, šitais video būs viss, jo tāpēc, ka pārāk garš video sanāk, un tad jau, es domāju, tagad sākšu jau filmēt arī jau nākamo jau video, vēl pirms Ziemassvētkiem. Jo tāpēc, kad Ziemassvētkos es būšu mājās, 23. lidoju mājās.
Un tad mēģināšu vēl kaut ko vēl safilmēt, vai vismaz vēl pēdējo gadu kaut ko uzfilmēt. Bet, nu labi, tagad tā kā braucam uz to Burghausen, izmazgāt bucu, jābrauc no šejienes ir 114 kilometri, tās ir kaut kāds 2 stundas un 30 minūtes, varbūt 3 stundas sanāks, jo tur ir jābrauc ir pa Vācijas maziem ceļiem, un, kā jau teicu, pa Vācijas maziem ceļiem skriet nedrīkst, tur tikai drīkst braukt sēžu smagiem. Tā kā tā, labi, tā kā braucam uz turienu, un tad jau tiekamies tajā otrajā epizodē jau. Davai, čau visiem, lai labi ripo!